Ja izskāpjot no auto stāvlaukumā pie Bauskas novada domas ir izdevies nokļūt līdz trotuāram, tad jau var justies droši. Uzņēmuma vides servisa pārstāvis skaidro, ka ielas esot apmierinošā stāvoklī, bet ar stāvlaukumiem esot problēmas. Ir atsevišķi momenti tādi, ka par nakti atstāja transporta līdzekļus vai tam līdzīgi, kur traktors nespēja tik klāt. Un kad tas laukums tiek atbrīvots, laukums jau tiek iebraukts jau un grūtības ir to notīrīt. Tiesa arī Ietves nebūtu nav vienlīdz rūpīgi notīrīts visur, un ziemā bez nekādām kartēm var noteikt, kur mainās īpašuma robežas. Gājējiem gan tas mazs mierinājums. Ne, vispār pēdējā laikā šī gadā tā arī mēdz būt bieži vien. Bieži vien, jā. Ka vietām notīrīts, vietām ne. Bet kā jums šķiet, vajadzētu pašvaldības policijai meklēt īpašniekus un tomēr sodīt? Jā. Vajadzētu meklēt roku. Ar biezu ledus kārtu klātie trotuāri, kas šķiet sētnieku lāpstu nav redzējuši vispār, gan nebūtu nav tikai pie privātmājām, bet arī pašā pilsētas centrā. Pašvaldības policija neapzinīgiem īpašniekiem var piemērot sodu fiziskām personām 35 eiro, bet juridiskām 80 eiro apmērā. Tomēr šogad nesot sastādīts neviens protokols, jo viņu prāt satraukumam nesot pamata. Es gan esmu redzējis, man tieši pa kabinetes logiem es redzu, ka viņš strādā. Un pagājušajā nedēļā atkal piebēra pilsas smilšu kasti. Tur, kas redzams ir, ja, viņi bija piebērta pila. Un ja jau viņa tiek iztukšota, tad jau viņš cilvēks strādā. Dotajā momentā, kāpēc uz doto momentu viņš nav, man ir grūti pateikt. Kā jūs uzskatiet, šitas trotuārs ir notīrīts? Viņi jau nevar notīrīt tagad. Bet paiet var? Slikti ir, viņu jau vajadzēja tīrīt, tad, kad viņš bija atkusis. Pārvietošanās pa netīrītiem trotuāriem gan ne visiem beidzas laimīgi. Šogad ar dažādām traumām, kas gūtas uz Ietvem Bauskas poliklinikā un traumpunktā, griežušies jau 93 cilvēki. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.